Vasara ir sākusies pamatīgi un ir jāsāk arī izstrādāt, tāpēc jau pirmie 60 jaunieši ir uzsākuši savu vasaras darbu Valmieras novada pašvaldības iestādēs. Par šo tematu stāstīsim plašāk arī turpinājumā. Šovasar 150 jauniešiem Valmieras novadā rasta iespēja iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības programmā. Pirmie 60 jaunieši jau uzsākuši darbu skolās, bērnu dārzos, bibliotēkās un citās pašvaldības iestādēs, gūstot vērtīgu darba pieredzi. Dažiem jauniešiem tas ir pirmais vasaras darbs, bet citi projektā piedalās jau atkārtoti. Es gribētu saistīt savu nākotnes profesiju ar bibliotēku tieši. Un es gribēju labāk izprast šo profesiju. Ikdienā es parasti kārtoju plauktus, grāmatplauktus, lieku grāmatas atpakaļ vietā, tās, kuras ir paņemtas un atmestas atpakaļ. Tad es vēl tāpat pārbaudu visu kaut kādus CD, vai viņi darbojās vēl. Un tad es taisu dokumentus par jaunajām grāmatām, kas ir nopirktās. Šis ir tāds interesants veids, kā tu apgūsti jaunas zināšanas. Tev ir pilnīgi cita darba vide. Tas nav kā mājās, tu palīdzi tētim pagalmā kaut ko tādus sīkumus izdarīt. Šis ir daudz savādāk. Tu iemācies dažādus pašus pamatus celtniecībā. Piemēram, tagad man ir krāsošanas darbi, arī gruntēšana. Tu iemācies, kā un kas pareizi jādara. Es zināju, ka gribēju kaut ko citu padarīt pa vasaru, nevis vienkārši sēdēt mājās un neko īsti nedarīt. Tāpēc uzreiz saprotu, ka es gribēšu pieteikties. Tā kā es gribu nākotni vispārīgi saistīt ar bērniem. Es gribu vairāk uz medicīnas puses saistīt, bet tā kā tas man palīdzēs vairāk viņus nākotnē saprast, kā viņi uzvedās un ko viņi darīs, un īstenībā, kā viņi sajutīsies vairāk. Jauniešiem uzticēti dažādi pienākumi. Viņi palīdz uzkopt telpas, uzturēt kārtību, bibliotēkas grāmatu plauktos. Pirmskolas izglītības iestādēs strādājošie vasarās ir labi palīgi skolotājām, bērnu pieskatīšanā. Darba vadītāji atzīst, ka šādi jaunieši iemācās būt atbildīgi, un prieks, ka ar uzticētajiem pienākumiem viņi labi tiek galā. Kopumā tie tiešām ir telpu kārtošana, mēbeļu kārtošana. Mēs esam projekta skola, SF projektā uz vides modernizāciju. Līdz ar to jaunieši pagājušajā gadā, viņi pārskrūvēja galdus, krēslus, virsmu maiņas, grāmatas, makultūras sagatavošana, šķirošana. Jā, Eduards pats pagājušajā gadā nāca ar iniciatīvu, ka mūsu klases ģērbtuve varētu izskatīties glītāka, un viņš pats paši plānoja, krāstoņus, kas bija pieejami skolā, jauca, izkrāsoja klasi priecīgi, laimīgi, un tagad šogad mēs ejam tālāk, jo mums nav īsti finansējums, lai mēs varētu veikt kosmētiskos remontus, tad saimnieciskā kārtā mēs iegādājamies materiālus, un ir lielisks darba vadītājs, kas ir tieši labs speciālists remonta darba veikšanā, un Eduards ļoti labi asistē. Tiešām iemācās dažādas lietas un palīdz veikt šos remonta darbus, un mēs tiekam labi uz priekšu. Bažas un atbildības sajūta, jo jaunieši, kas ir nepilngadīgi, nenoliedzami pieaugušiem, ir lielāka atbildība, ir jābūt ļoti uzmanīgiem darba drošībā, ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ir jāseko līdzi. Es gribētu teikt, ka mēs nedrīkstam kā pieaugušie radīt arī nepareizu priekšstatu par to, kas ir vasaras nodarbinātība un kāda ir mērķi, jo tomēr lielākoties es teiktu, ka tā ir ne tikai jauniešu iepazīšanās darba vidi kā iespēja, bet ka arī darba devējs patiesībā sagaida rezultātu. Un par jauniešiem, kas ir bijuši skolā, es teiktu, mēs esam ļoti gandarīti, kādēļ tādēļ, ka ir ļoti svarīgs tikums. Viņi prot strādāt. Es pirmkārt domāju, ka tā ir precizitāte attiecībā pret grāmatu un citu resursu novietojumu, precizitāte izlasot elektroniskajā informācijā, vai šī grāmata, vai kur viņa atrodas, jo tur par katru grāmatu ir liela tāda tabula, kas ir jāizlasa, precizitāte attiecībā pret lasītāju, ko viņš vēlās. Es domāju, ka tā ir laba pieredze, jo ir daudz darbi, ko tieši atstāja gada laikā. Piemēram, ar to, ko šobrīd Iveta nodarbojas, viņi pārliecinās, vai filmu diski datorā darbojās. Tātad tas ir tāds, ko ikdienā neatliek laika, tad vasaras laikā šīs palīdzīgās rokas ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Mēs pārskatījām arī krātuvi, vai tās grāmatas, kas ir aiznestas krātuvē, noliktas pareizi, vai viņām tur jābūt precīzi. Ikdienā tas ir tāda steiga, tad šoreiz ir tā, ka divatā, precīzi, lēnām var izdarīt, un vasara ir tāds garš laiks, lai to varētu veikt. Darba vadītājiem tas ir papildus, jo ir lietas, ko es esmu iemācījusies ikdienā darīt. Man tagad
ka tas ir jāizstāsta kādam. Nevis tas notiek man automātiski, bet man tam jāvelta laiks, man jāizstāsta, lai šis jaunietis, kurš ar to nav bijis saistīts, to saprastu, zinātu un arī mazliet pasakot līdzi, vai tas darbs tiek izdarīts pareizi. Visi 3 mūsu satiktie jaunieši plāno pieteikties projektam arī nākamajos gados. Viņi atzīst, ka strādājot apgūst dažādas prasmes, tā skaitā atbildību, pacietību un komunikāciju. Tāpat tā ir iespēja iepazīt dažādas profesijas. Dažiem arī pārliecināties, vai šajā jomā viņi vēlētos strādāt arī nākotnē.